šovasara horeogrāfs Leons Zviedris atpūties Odesas sanatorijā un nudistu pludmalē pie mola. Ko tu uzsver nudistu pludmalē? Tas ir pasaulē, tas ir normāli. Es uzsveru pie mola. Pie mola izglābis kādu krievu ģimeni, kurai draudējusi noslēgšanu un jāteic, ka par šo te varoņdarbu pēc tam šis te sanatorijas, saprot, es izņemšu no tā prezervatīva, kā saka Leons, un te ir pat pateicība. Redziet, to mēs iefilmēsim atsevišķi, bet kā tu tur, kā saka, īstajā laikā, īstajā vietā, jā? Nē, vispirms es pateikšu tā, ka man bija pārsteigums par to pateicības vēstuli. Es viņu nebiju gaidījis, jo viņi man pasniedz tajā dienā, kas lidoja projām no Ukrainas. Tas ir viens, un man ir pārsteigums tas, ka ir parakstījušies absolūti viss personāls. 11 parakstu. Bet par kā es tur nokļūtu, tur vienkārši tur ir mols, kurš atdala civilo pludmali apģērbto ar nudistu pludmali. Un es parasti par cik es sauļojos un peldījos tikai nudistu pludmalē, tad tas mols, kas atdala, es pašā galā tur ir akmeņi, tāds akmens, uz kur es parasti gāju vienmēr, jo tur vispār neviena cilvēka nekad nebija. Un saule ļoti spēcīga, vējš pūš, un tur ļoti patīkami bija gulēt un iedegt ļoti labi ir. Bija pamatīgs vējš, un es vienkārši tāpēc, lai man neviens netraucēs, vienkārši guļu, sauļojos, baudu to gaisu, klimatu, skatos, kā delfīni man noveicās. Es redzēju šausmīgu baru, vismaz vairāk kā 100 delfīnu, milzīgu baru redzēju arī dabā, kā peld Melnajā jūrā. Man tālāk arī jāstāst? Jāstāst, protams. Šausmas sākprāts. Iedau kabatas lakatiņu man tad. Es guļu un bija jau vētra sākusies, pamatīgs vējš, un tur ir viļņi ne pa jokam. Es skatos, viena kundzīte nāk ar 2 maziem bērniem. Viņi aiziet man garām, kaut kā norāpjās man garām, aiziet līdz pašam galam. Un man jau intuitīvi es jūtu, ka te labi nebūs, nebūs labi, es jūtu iekšēji. Man tā, paldies Dievam, ka tā intuīcija vispār strādā tāda. Jā, pēc kāda brīža skatos, tā vētra ir, viņi nevar vairs noturēties uz tā mola galā. Viņi ieķērās tādos metāla riņķos, kas bija iekalti iekšā, paldies Dievam, ka tāda tur bija. Un meitenītei sākās histērija, un viņi bija vistuvāk man. Viņai sākās histērija un nāca vilns, un tas vilns norāva, viņa vienkārši ierauja jūrā iekšā. Māte dabīgi to ierauga, un tur strādāja instinkti, vai ne? Un māte jau vienu roku palaidu saļā, jau lai lekt iekšā, un tas man bija skaidrs, ka tur būs ar 2 es galā netikšu, un es pat godīgi sakot, es pat nesaprotu, kā tas brīdis bija, kad es jau biju ūdenī. Es vienkārši ielēcu uzreiz viņai pakaļ, jo es ieraudzīju, ka tā māte grib, un tas man bija tas moments, es sapratu, ka es nedrīkst vairs kavēties, jo meitenītē es redzēju mati vairs, tikai mati bija virs ūdens. Un lecu tai bērnam pakaļ, lai viņu to bērnu dabūtu ārā, un lai nepieļautu to, ka māte vēl ielēc pakaļ, jo es divus nebūtu varējis izglābt, un varbūt. Un saķēra meitenītē aiz matiem, bet tie matu gali bija tikai palikuši virs ūdens, un tos viņi man izslīdēja no rokām tie matu gali, bet tad es ieniru iekšā, bet es saku, man tā liekas, ka es vispār strādāju autopilotā, tā ir tīri instinktīvi, jo tur visu strādāju jau. Niru iekšā un paspēju sataustīt viņas roku. Un es parasti vaļējām acīm nekad nenirstu ūdenī, bet šitais ir tas moments, kur man tas bija jādara, un es to darīju, vaļējām acīm ieniru ūdenī un satvēru, vienkārši sagrābu viņas plaukstu vienu. Un tad es arī sapratu to, ka tajā brīdī, ka es vairs viņu vaļā nedrīkst laist, jo ja es tur roku palaidu vaļā, es viņu pazaudēšu. Un es viņu uzvilku augšā un, var teikt, tā uzgrūdu uz akmeņiem virsū. Jo man cita varianta nebija, jo tais viļņos, tie viļņi visu laiku nāk virsū, jo man bija ātri viņi jādabona virsū uz tiem akmeņiem, lai atbrīvot viņai muti, jo viņai garie mati, viņai mati pilna mute bija. Viņa bija ne tikai ūdens sarījusies, bet viņai arī gaisa nebija, jo mati pilna mute. Uzgrūd uz tiem akmeņiem, dabiski viņi saskrāpējās, viņai viss miesas bija asinīs, un izrāva viņai atbrīvoja ātri muti no matiem. Un likos pakaļ mātei, bet te ir tas moments, kur man jāpiemina valodas jautājums ir, pēc tam tikai sapratu to, ko nozīmē, ka es krievu valodu zinu. Jo māte, kad ieraudzīja to, kad es to bērniņu esmu uzmetis uz tiem akmeņiem, ka viņš ir drošībā jau,
tad es ar viņus varēju sākt komunicēt, jo viņa pati nebija spējīga vairs tikt atpakaļ, un aiz viņš vēl bija dēls, puika. Bet samainīties, lai puiku pirmo dabūt ārā, arī nebija iespējams, jo viļņi nāk milzīgi, un tajā brīdī, kad viņi mainīsies, viņi atbrīvo rokas, un tas vilns var abas divas ieraut iekšā. Man nebija variantu, man bija vienkārši jāglāb tādā secībā, kādā viņi bija izvietojušies. Un tas nozīmē, ka man bija jāpalīdz tai mātei tagad. Un par cik tas akmens, tur bija viens akmens posms bija zem ūdens, un kā mēs zinām, akmens parasti visi, kas atrod zem ūdens, tur Melnā jūrā, viņi visi noauga ar aļģēm. Un akmeņi, kas ir ar aļģēm, viņi tā kā ledus. Un šajā gadījumā tas man ļoti palīdzēja, jo es arī mēnesi tur dzīvodam zināju arī tos caurums, kas ir zem ūdens tiem akmeņiem iekšā iekalti. Un es vienkārši savu ķermeni izmantoju kā virvi. Es nogulos tai ūdenī uz tiem akmeņiem un padevu viņai savu kāju un pateicu viņai ķeraties manā potītē ar vienu roku un pēc tam ar otru, jo tur bija burtiski tā kā mazam bērnam viss jāinstruē viņi. Vai ne? Un es saku, paņemsiet ar vienu roku atbrīvojot, paņemiet aiz potītes, tad, kad būsiet saņēmusi vienu roku aiz manas potītes, tad tikai otru roku atbrīvojot no tā dzelzs riņķa un ķeraties klāt kājai. Un es jūs vilkšu uz malu. Nu, vieķērās viņi tā arī paklausīja viņu, vai ne, jo viņi saprat, ka te ir variants, vienīgais variants. Un es pa to zemūdens akmeni, kas bija zemūdens, es viņu kā dzīva virve, viņu vilku uz to sauso vietu, kamēr izvilku ārā. Un tad tādā pašā veidā jau likos pakaļ vēl tam puisītim, kas tur arī ieļi vēl tikai turējās. Un arī to, bet viņš jau bija redzējis, ko es ar māti, viņš jau dzirdēja to sarunu, un arī es saku, tagad dar to pašu, ko darīja tavu māti. Ķeries manā kājā iekšā, un es tev aizvilkšu līdz. Nu tā paldies Dievam veiksmīgi, es viņus izvilktu uz tiem akmeņiem. Viņi tur vēl kādu brīdi pasēdēja un pēc tam aizgāja, bet es vienkārši, es tajā brīdī neaptvēru vispār tālāk, ko viņi, kas viņu, jo vispirmām kārtām es biju pilnīgi kails, un es nevarēju iet tālāk uz to pludmalu, vai ne? Es jau tā to darīju, vai ne? Un pats es tur kādu brīdi pasēdēju, man vajadzēja drusciņi attiekties, pats bija, man jau nebija vairs tās elpas. Un pēc tam es aizgāju pie sevis uz mājām un puspudeli konjaku izrāvu. Jo tikai es pēc tam sāku aptvert visu to, kas bija noticis. Tad es arī to konjaku arī paņēmu un izrāvu, jo es sapratu, ka man pašam sākās. Nu, es varu teikt, ka es visu to strādāju autopilotā līdz tam brīdim, kamēr es sāku aptvert pēc tam, kas varēja būt, kas bija un kā tas viss varēja beigties. Nu, bet toties patiešām viss ir labi, kas labi beidzas, ir pateicības raksts un ir arī pēc tam prezidenta apartamenti, kur tu saki, ka tev bija savs baseins un teras, un jāteic, ka bildītes ir ļoti smukas.